Ja tavs bailes zaudēt ir lielāks par tavu vēlmu uzvarēt, tu obligāti zaudēs, jā. Tāpēc tu izejot uz laukumu, tev jāiet ar primāro domu, ka tu vēlies uzvarēt, jā, nevis baidīties zaudēt. Kur viņš tā brutāli, tā, ka tiesneši neredz, jā, tā paņem un kulāk man pat degunu iedod, jā, un tā kā sāk tecēt no deguna asins. Tad jāiet malā, tur jāapkop, jā, tas deguns ir, un es tā domāju, nu labi, ja tu gribi šī tāda spēle, tad es arī mēģināšu tāpat tās atbildēt. Ir tie 4 pamatprincipi, kas sportā ir, tur tehnika, taktika, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā sagatavotība, tad ja visi pārējie tev daudz maz būs vienādi, bet izies uz laukumu viens, kas ir pārliecināts par sevi, otrs nevisai, tas skaidrs, ka uzvarēs tas, kas ir pārliecināts par sevi. Labdien! Šis ir raidierakstu cikls par veselīgu vīrišķību un cieņpilnām attiecībām. Mūsu mērķis ir runāt atklāti par stereotipiem, kas vēl joprojām pastāv sabiedrībā par vīrišķību un analizēt to, kā šī izpratne par vīrišķību var uzlabot gan mūsu attiecības, gan ģimeni, gan arī sabiedrību kopumā. Projekts tapis sadarbojoties biedrībai Tēvi, Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un biedrībai Next. Esmu Gatis Midrovskis, un turpmākajās sarunās mēs analizēsim, kā vīrieši var palīdzēt drošākas vides veidošanā. Šodien sarunā mums pievienojas Latvijas futbola leģenda, ilgadējs izlases aizsargs un treneris Arturs Zakreševskis. Mans sarunas biedrs ir vīrs, kurš latviešu sporta vēsturē ir ierakstīts ar betona un tērauda burtiem. 55 Latvijas izlases spēles, tā nav tikai tāda vienkārša statistika, tā ir milzīga atbildība un spēja izturēt spiedienu, tad, kad uz tevi skatās visa valsts un īstenībā pat pasaule. Šodien Arturs ir futbola skolas Alberts sirds un dvēsele. Viņš vairs ne tikai aptur bumbas, bet viņš veido raksturus. Viņš ir viens no tiem retajiem treneriem, kurš saprot, ka uzvara laukumā ir tādas tukšas runas, ja puika neizaug par kārtīgu vīrieti ārpus laukuma. Runā, ka Arturs savos labākajos gados aizsardzībā bija tik nepiekāpīgs, ka pat odi viņam nekodi, jo baidījās no bloķēšanas. Bet, ja nopietni, tad ir kāds mazāk zināms fakts, lai arī Arturs uz laukumu vienmēr ir izskatījies pēc vīra, kurš brokastīs ēd naglas, patiesībā viņš ir viens no mierīgākajiem un filozofiskāk noskaņotajiem cilvēkiem. Šo viņu spēju saskatīt dziļumu tur, kur citi redz tikai rezultātu, tas ir iemesls, kāpēc šodien mēs sarunājamies tieši ar Arturu. Artur, lieksim iekšā uzreiz tēmā. Tātad tas galvenais novērojums ir, ka futbolā agresija un tāda fiziska cīņa, tā ir ļoti svarīga spēles sastāvdaļa. Bet kurā brīdī šī sportiskā agresija viņa sāk kļūt bīstama vīriešu privātajā dzīvē un attiecībās? Jā, pirmkārt sveiciens visiem, jā, tā man tā pieteica, ka pilnīgi es tā nedaudz apjuka, jā, bet, mēģināšu tā tēmā uzreiz iebraukt, jā, pēc tādiem vārdiem, kur nākās tā nepārāk bieži dzirdējis esmu, jā. Skaidrs, ka sports, manuprāt, tas ir viens, un tā sabiedriskā privātā dzīve ir pavisam kas cits. Un saviem audzēkņiem es šad tad esmu tā kā citātu devis no George Orwella, savulaik rakstītā, kad futbols tas ir tā kā karš, it sevišķi, kad tur iesaistās valsts vienības, jā, ka tas ir vienkārši karš bez ieročiem, jā, un futbolā, reāli sanāk, jā, tur iziet tie 11 vīri laukumā, ar uzdevumu iegūt vairāk vārdus nekā pretinieki, un tad tur visi legālie un daļai arī nelegālie līdzekļi ir pielietojami, jā, tik kamēr tev tur tiesnesis nepieķer pie kaut kāda aizliegta paņēmiena, un tad tev sodi, jā. Un privātajā dzīvē, sabiedriskajā dzīvē tur ir nedaudz tas savādāk, jā, tur nav pieņemts mētāties, vismaz man tā šķiet, ka tas nav normāli demonstrēt katrā situācijā tur savu fizisko varēšanu un spēku, un it sevišķi pārspēku pār nosacīti līdzcilvēkiem, kas tev ir blakām, jā, un ka tas ir tieši otrādāk, tas ir tā kā sliktais tonis, jā, ja futbolā varbūt tas ir to tieši skatītāji nāk skatīties, grib atbalsta tevi, kad mūsējie ir stiprāki, jā, ka mūsējie ir tur satrenējušies, viņi ir
kārtīgi spēcīgi vīri. Tūlīt tos pretinieks apspēlēs, tad dzīvē tomēr ir jābūt iejūtīgam, jāpalīdz tur vājākiem, jo ne visiem ir varbūt tādas iespējas kā tev, ja tu esi fiziski spēcīgs un tev ir dots tās dotumi fiziskie, kad jābūt spējīgam arī atbalstīt tos, kuriem varbūt kaut kādu iemeslu dēļ tas nav. Tā ir tā būtiskākā laikam atšķirība, ka tās ir tādas divas pavisam savādākas sfēras un pavisam savādāk tur ir jārīkojas. Un līdz ar to skaidrs, ka dzīvē gadās arī šādi tad iekulties situācijās, kur ir tā vardarbība. Un nevienmēr ir sevišķi, ka tu audz no jauniešu, no bērnības. Skaidrs, ka neviens no mums nav ideāls un kaut kad jau ir bijis, kad tu iesaisties arī varbūt kaut kādā skolās, tur ir veidojās tur grupas un tā, un tad situācijas mēdz būt dažādas, un tad tu domā, kāpēc tu darīji tā vai šitā, bet faktiski jau cilvēks daļ tā arī attīstās un aug, ka viņš izanalizē savas kļūdas savulaik, un pieņem pareizes lēmumus. Tas pats arī man futbola laukumā, ka es puikām mācu kļūdīties ir cilvēcīgi. Katrs no mums arī futbola laukumā var tur aizsist garām vārtiem vai neapturēt bumbu, bet tu izdari secinājumus, lai nākamreiz, kāpēc tā aizgāja greizi, un kas ir jādara, lai nākamreiz būtu labi, un tāpat tās arī dzīvē, jo arī dzīvē noteikti, ka katrs no mums ir izdarījis kaut kādu lēmumu, kas viņam pēc tam liekas, to es izdarīju nepareizi, un jāveic šī paša analīze, un lai nākamreiz, ka kaut kas līdzīgs notiek, lai tu saproti, kā būt pareizi. Man patīk tā atziņa īstenībā par to, ka sabiedrība, jeb skatītāji šajā ziņā arī spēlē gaida no tiem futbolistiem agresīvu, dominantu spēli un tādas ļoti augstas un viņi pat atbalsta to reāli. Jā, un tieši tā. Futbols ir viens, bet tādu fiziskāku sporta veids ir hokejs mums Latvijā, kur to fizisko spēli, to mēs tiešām kārtīgi atbalstam, bet tad mēs aizmirstam, ka tur īstenībā ir, dzīvi cilvēki, kuriem pēc tam ir jāatgriežas mājās, un ka tur tāda uzvedība vispārībā, teiksim, nav pieņemama. Bet kā tu, kā treneris, tad rīkojies tajā brīdī, tad, kad uz laukuma puisis uzsprākst vai izdeg vai kaut kā, teiksim, ka viņam tās emocijas un varbūt, ka tā agresija ņem virsroku, un kas ir, teiksim, arī tas. Man interesē, vai jauniem futbolistiem tiek mācīta arī, teiksim, kaut kāda emociju pašregulācija, vai arī tikai, teiksim, kārtīga futbola tehnika? Tur jau viss iet kompleks kopā, tur skaidrs, ka gadās epizodes, ka kāds tur aizsilstās, parasti arī tā, ka spēlē ir, bieži situācijas jau, kur arī tās treniņos rodās, kad kāds no spēlētājiem par kaut ko tā kā kļūst neapmierināts. Varbūt viņš tur ļoti daudz zaudē, vai tur treneris viņam saka, kāpēc tu tur neskrien, vai kāpēc tu tur kaut ko ne tā dari, vai pretinieks kaut kādu asāku darbību pret viņu ir izdarījis, viņam liekas, ka tas nav futbola noteikumos atļauts, tad viņš cenšas atbildēt, un man kā trenerim vismaz personīgi es manot to, ka tur ir speciāli tā kā agresija, nevis centība spēlēt bumbā, tas, kas tā kā ir atbalstāms no trenera puses, ka tu gribi atgūt kontroli par bumbu, bet ka tā agresija ir vērsta jau tieši pret pretinieku, lai viņam tā kā nodarītu sāpes, vai tā kā pārmācītu viņu, vienalga, vai tur nogrūstu, vai tad es viņu parasti, kas saka, pasaucu malā vai aizrādu, kad es saku, šī te ir, tur pieņemsim dzeltenā kartiņa, vai šī te ir sarkanā un vēl viena, es redzēšu šitādas te gājienas no tavas puses, tad tu tiksi vienkārši šodien no treniņa atbrīvos, un mēs pēc tam parunāsim jau pēc treniņa par tavu uzvedību, un tādā veidā mēģinu likt viņiem saprast, kas ir tā kā jau pārmērīgs, jo tur ir tas, tā robeža ir tāda, kur, kā lai to pasaka, ko bieži vien, manuprāt, kaut tas ir subjektīvs viedoklis, tiesneši, kas ir tādi
manā skatījumā švakāk. Viņi nespēja atšķirt, kur ir cīņa par bumbu un kur ir tīša spēlē nodarīt, ko es teicu, to vardarbību pretiniekam vai fiziski viņu tā kā ietekmēt, jā, speciāli necenšoties spēlēt bumbā, jo tomēr visi tie noteikumi ir diezgan labi aprakstīti, jā, un ja tu nespēji to atšķirt, tad var sanākt tur ziepes, jo tur var sākties tā kā reāli kautiņš uz laukumu, jā, ja tiesnesis izlaiž vienu darbību, tad skaidrs, ka tur pretinieku komandā atradīsies kāds spēlētājs, kurš gribēs atspēlēties. Tas ne tikai futbolā, tas hokejā un citos sporta veidos arī ir novērojams, jā, kad ir tie, kas cenšas, jo tur tomēr ir kolektīvs pret kolektīvu, katrā ir kaut kāds līderis, katram ir kaut kādas tās šaurās lietas, kas viņam uz laukuma jādara, un šitās ir tās neformālās arī lietas, ko kolektīvā, kā jūs teicāt, tur tajā ģērbtuvē citreiz puiši vai vīri jau apspriež, jā, un ka kāds ir jāizstāv vienkārši šo komandā. Ne visi, kāds varbūt ir ļoti tehnisks, jā, bet viņš ir maza auguma un nav fiziski tik spēcīgs. Un ja pretīm pret viņu spēlē kaut ļoti, ļoti spēcīgs spēlētājs, un kurš vēl pie tam grib viņu tā kā iebiedēt un izdarīt viņam nepatīkami, jā, tad kādam nākās aizstāvēt viņā. Varbūt tas hokejā tieši vairāk uzskatāms nekā futbolā, bet arī futbolā mēdz būt. Tagad varbūt pēdējā laikā to ir grūtāk redzēt, jo ir tās video assistant referee, var video ierakst un tā tālāk, bet tur atkal tā ir cita tēma, tur, ka pāriet jau varbūt vairāk uz teātrālo tas futbols, jā, ka tur bieži vien soda tā kā par, pretinieki pietēlo to simulācijas sacīto, un līdz ar to izzūd gan šis, gan tajā pašā hokejā, ja pastīsies tur hokeja 30-40 gadus atpakaļ, tas bija pavisam cits divcīņu līmenis un tā tālāk. Tas pats arī futbolā tagad, jā, un tā attīstās visa pasaule. Tu arī minēji par to, ka puisis kaut ko uz laukuma izdara, teiksim, nepareizi, un ka ir kaut kādas reizes arī, ka, teiksim, ir pēc tam ģērbtuvēs ar viņu jāparunā. Vai tās ir tiešām tādas viens uz viens sarunas un konkrēti tiek izrunāts par to, kas ir laukumā, vai to varētu saukt par kaut kādu, nezinu, arī personības audzināšanu, vai tur tīri tādas profesionālās sarunas iet? Tas vairāk tā kā arī ir uz to personību, jo viņam arī jāsaprot, ka ja viņš līdzīgi izdarīs spēles laikā, viņš jau pievils arī komandu, jo viņš dabūs to pašu noraidījumu, tiks noraidīts no laukuma, komanda paliksies mazākumā, un mēs esam tā kā komanda gatavojamies spēlei, katrai konkrētai čempionātam un tur kopumā sezonai, un viens šāds gājiens var, kā saka, novest pie spēles zaudēšanas. Tas atkal attiecīgi var ietekmēt to kopējo rezultātu, un tad mēs, pieņemsim, te gatavojamies sezonu, jā, tur, mēnesi, 2 pirmssezonas posmas, pēc tam sākās čempionāta spēles, tur kādam tur 25, kādam tur pie 40 tām spēlēm sezonā ir, jā, un tad tu vienkārši iegāzi tos savējos partnerus, un tas ir gan tādā ziņā, tas ir jāsaprot tev, jā, gan arī kā fiziskai personai, kā personībām, bet sevišķi tie puiši, kas aug, kas vēl nav tādā vecākā vecumā, tas viņiem ir arī tāds tā kā, kā saka, personības brieduma saruna, kāpēc tu tā dari, un tad nākamais, ko es viņam parasti saku, jo reti kad gadās, ka kāds tāds mazāks, jā, to fizisko spēku, tīšu, sāpju izdarīšanu pielieto pret kādu, kas ir pa viņu fiziski spēcīgāks un lielāks, jā. Jo, ja tā starpība ir tāda diezgan pamanām, ka tas otrs ir stiprāks, jā, viņi jau baidās to pielietot, jā, jo viņi zina, ka viņi var dabūt atpakaļ, jā. Ja tas ir nosacīti tāds tā kā vājāks un to dara, jā, tad vairāk tā saruna iet par šito, ka viņš komandu pievils, bet varbūt tik daudz viņam netiek varbūt tā pārmests, ka viņš tur to, jo noteikti viņa rīcībā ir arī kaut kāds cēlonis, jā, kāpēc viņš tā darīja tieši pret to spēlētāju. Varbūt pēc tam viņš tur kaut kādā epizodē, kur es varbūt kā treneris tas izlaidis garām, jā, nepamanīs, ka tas otrs viņam kaut ko ir nodarījis, jā, un tad tā ir tā kā tāda atbildes reakcija, un tur sanāk, ka jā, patiešām man sanāk, ka es viņu izrunāju to lietu, kāpēc tu tā darīji, jā, un tad mēs kopā tā kā nonākam pie secinājuma, kas bija labi, kas nebija labi, kāpēc tu tā darīji, un kāpēc, pieņemsim, tas nav pareizi, jā.
un kā rīkoties nākamreiz, ja tāda situācija veidojās. Tas katra situācija tur ir dažādi, jā, un arī tie spēlētāji tur var būt iesaistīti vai audzēkņi, jā, kad viens ir tāds, otrs ir tāds, un parasti jau mēs treneri ilgstoši ar viņiem strādājot, mēs jau aptuveni zinām viņas tās rakstura īpašības, ko no viņi var sagaidīt un kas tur notiekās, jā. Kā tev likās, cik liela īstenībā ir tieši trenera vai varbūt tēva vai kāda cita vīrieša tā kā piemērs šī jauniešu dzīvē, lai tad parādītu to, ka nezinu, arī tā pati kaut kāda agresija vai ka tas spēks īstenībā ir aizstāvēt citus, nevis darīt pāri tiem vājākajiem? Zini, man to piemēru ir tāda lieta, kad ļoti tagad kaut kur, neatceros tagad kur, jā, bet laikam tas jau tāds zināms fakts ir, jā, kad skolā, kas notiekās skolā, kaut kur laikam pie 90 vai vairāk procentiem ir sievietes, jā, pedagoģis, jā, tad tur puišiem ir, labi, ja ir viens kaut kāds pedagogs vīrietis, ja divi, tas jau noteikti tai klasē tur ir paveicies, kad ir jautājums atkal, kādi ir tie pedagogi, jā. Jo tagad jau arī mūsu vidē saprot, ka skolā tas netiek uzskatīts, ka par ļoti prestižu darbu, jā, vīrietim aiziet uz skolu, jā, tas liekas, tā kā, viņš laikam neko citu nevar atrast, tad, es nezinu, es, protams, ka pārspīlēju, jā, ir tie, kuriem ir aicinājums un tie, kas patiešām fantastiski skolotāji, bet es domāju, ja paprastīsim vidējam cilvēkam uz ielas, jā, ko viņš domā par pedagogu vīrieti, tie nebūs tie paši superīgākie vārdi, jā, kur pateiks, ka jā, tas ir, ja viņš nepazīst tieši to cilvēku, bet vienkārši, kā viņš šķiet, kāpēc tur vīrietis ir skolā, jā, tur par pedagogu strādā. Tas ir viens, ka tur ir maz tie vīrieši skolās par pedagogiem, un nākamais ir jau, kad ļoti daudz ģimenes ir šķirtas, jā, un daudz ir arī vientuļās mammas, kas audzina tos audzēkņus, jā, un arī man ir bijuši gadījumi, kad mammas, pieņemsim, zvana vai sarunā klātienē saka, ziniet, treneri, man mājās nav īsti vīrieši, jā, jūs viņam varat darīt tur tā kā tēvs, tur arī, ja vajag, varat citreiz arī viņam tur tā kā iesist, jā, tur, es saku, kad es tā nemēģināšu darīt un neesmu nevienu savu audzēkni tā ietekmējis, jā, bet mammas ir gatavs dot tādu akceptu, jā, kad viņas uzskata, kad ir vajadzīgs tāds stingrais tā kā piemērs, tā kā uz ko puika varētu tā kā skatīties, jā, un bieži vien tas sanāk tieši, sporta veida treneris, jo tur tomēr vairāk ir vīriešu uz dzimtas pārstāv nekā parastā vispār izglītojošā skolā, jā, un līdz ar to, tā situācija ir tāda, jā, ka tie puiši mēdz būt ļoti dažādi, jā, kādam tur redz, ka viņam patiešām viņš tur pielākās, jo, kā mums jau liels klubs, un mēs jau tur visus nemaz tos puikas netrenē, man ir savu grupu, jā, un citiem treneriem ir savs, un es redzu, kā tie puiši tur attiecās pret citiem treneriem, kā viņi tur līp viņiem klāt un tā tālāk, jā, un priecājos, kad treneri tiek galā saviem pienākumiem un ka mums ir pietiekami daudz tie bērni un ka vecāki ved tos bērnus, jā, tad ja tik daudz bērnus pie mums ir ved, ka mums reāli vairs grūti pat atrast vietas, kur nodarboties, tad tie treneri strādā pietiekami kvalitatīvi, jo tas vecāku novērtējums savu pašu dārgāko, kas viņiem ir atvest un uzticēt mums, tas ir, neizmērojams novērtējums no vecāku puses priekš mums. Prieks, ka tu īstenībā pacēli tādu tēmu par to, ka daudziem puišiem tiešām mājās nav nemazām tāds kārtīgs vīrieša tēls, kam viņi gribētu varbūt arī līdzināties. Un es esmu dzirdējis, ka šie puiši tiešām tad arī meklē. Tā, ka raujās atrast kādu tiešām vīrieti, kam sekot, kam līdzināties un tā tālāk. Vai tu esi sajūtis arī savā klubā varbūt, kad ir kaut kādi tie puiši, kuri tiešām vēlas redzēt sajust to tavu atzinību? Protams, ka to var just, jā, varbūt cits to tā īsti necenšas parādīt, bet kaut kādās tajās darbībās, kaut kādās lietās, to var sajust, jā, ka viņi tā kā ir daļu varbūt, tu nesajūtīs pat, un arī varbūt, ka viņi pat negrib, jā, sevišķi, sportā jau, kā saka, viena lieta, ka tu esi tā kā spēlētājs, otra lieta, ka tu esi tā kā treneris, un tā, ka tu izēji to visu procesu, jā, tad tu, jau esot treneris, tu bieži vien saproti, ka tu biji spēlētājs,
jā, tad tā uzvedība varbūt, ka nebija īsti pareiza, jo tu tikai ar laiku saproti, tu nevari iekāpt, esot spēlētājs tajos trenera zābakos nosacīt, jā, un trenera lomā, un grūti arī gadu skaita ziņā uzreiz aptvert to, kas trenerim ir jāizdomā, un kas viņam ir tā kā jāsakombinē, un viss jāsaliek, lai tas kolektīvs strādātu uz vienu mērķi, jā, un tajā pašā laikā arī tev jāsaprot, ka arī katrs spēlētājs grib individuāli attīstīties un sasniegt kaut ko savā karjerā vairāk, un tur atkal nākamā tēma, kā to sakombinēt kopā, lai neciestu ne komanda, ne arī spēlētāja attīstība, jā, līdz ar to. Nu jā, tas ir tāds diezgan kompleks jautājums, bet to var just, kad tie spēlētāji bieži vien, kas saka, kaut ko cenšas darīt, un ja viņiem kaut kas sanāk, viņi tā kā uzreiz skatās uz treneru, vai treneris to redzēja vai nē, jo ceļš, ja viņi ir nedaudz jaunāki, jā, tad es esmu ievērojis, ka bieži vien, ja viņiem pasaka kaut kādu uzdevumu, viņi tagad to tā kā pilda, kaut ko grib labāku parādīt, jā, un tad es viņiem saku, kā atzīmes tur pasaka, šitas tā kā tu varēji labāk, tad kaut kāds sešinieks, tur šitas jau bija gan līdz vai super labi, tur 8 vai 9, citreiz tur sanāk, šitas jau vispār ideāli tas sanāca, jā, par to jau varētu arī 10 ielikt, jā, un tad viņi uzreiz tur cenšas to labāk, bet tas arī citreiz arī tās darbības, ne tikai, kā saka, tehniskā ziņā, bet arī šitajā sfērā, kur ir tā pašatdeve un tā tālāk, jā, kur tā nosacītā vīrišķība, ziedoties sevi komandas interesēs, kaut kur tur bloķēt tur tos sitienus un tā tālāk, kur varbūt ir citreiz sāpīgi, jā, un kāds no sevišķi jaunībā un bērnībā tur mēģina izvairīties, kāds jau no pirmām epizodēm, ka viņam parāda, viņš to tā kā saprot, jā, ka tas ir ok, kad tās darbības ir pat ja nedaudz sāp, tur tik un tā tas nes labumu mūsu kopējai lietai, un viņi to cenšas darīt, jā, un iespējams, ka tiem varbūt tās priekšrocības atkal tālāk, ātrāk aiziet nekā tiem, kas tur nedaudz minstinās, jā, vai tā var darīt, vai nevar darīt. Es esmu dzirdējis, jā, ka tomēr mūsdienās arī pie jauniešiem tiek vairāk strādāts pie tomēr ir kaut kāda psiholoģiskās tās puses sportā, ka tā nav tikai tehnika, bet tiešām tas, kā mēs ejam cauri tām entajām sezonas spēlēm un kā mēs tam visam sagatavojamies. Protams, jo augstākā līmenī mēs nonākam, jo lielāka īstenībā izšķirošāka nozīme ir tieši tam psiholoģiskajam aspektam, kur mēs nesaplīstam un kur mēs nenoraujamies. Viena lieta ir par to, jā, kā jūs strādājat ar puišiem tagad, tajā brīdī, tad, kad viņiem nervi neiztur un jā, varbūt tiešām uzsprāgst vai kā citādāk. Man ļoti interesē tas salīdzinājums. Kā bija agrāk, tad, kad tu spēlēji izlasē? Un kāds bija tas darbs? Varbūt, ka tu var vilkt kaut kādas paralēlas, vai arī kas tieši ir tik ļoti atšķirīgs tagad? Agrāk bija kaut kā viss bija tā, es nezinu, no vienas puses kā vienkāršāk, brutālāk varbūt var pateikt, jā. Tad tagad viss ir pārāk tur sarežģīti, komplicēti, viss ir kaut kur tur izpētīts, apētīts no visām pusēm, tur viss tās kameras saliktas, viss tiek analizēts jau pēc tur spēles, un arī tie paši sodi tur tiek salikti pa tādām darbībām, kas agrāk tika palaistas garām, jā, ja tur tiesnesis spēles laikā nepamanīja, tad faktiski, ja tur varēja tikt sveikā, tad tagad bieži vien arī tajā līmenī, kur varbūt tie vari nav, jā, kur var tur vispār var aizmirst, jā, kad nepamanīs kaut ko. Ko es atceros, tāds, laikam, debijas spēle, ka man bija Ziemeļīrijā, tas bija 95. gads Belfastā, atlases spēle oficiālā, un man bija ielika man sastāvā neplānot, spēles dienā paziņoja, kad pamatsastāvā spēlētājs tur Jurijs Ševļakovs, ka viņam tā kā galva sāp, jā, viņam pēc tam bija tur agrāk smadzenes atcinājumi, un īsāk sakot, man pasaka, gatavojas, tev varbūt būs jāspēlē, ja tur Jurijs nebūs gatavs, tad tu tā kā būs sastāvā, ok.
Un tagad man tur pirms spēles pasaka, jā, tu ej spēlēt, un pretīm tur iznāk tāds Ziemeļīrs, ja mēs tur runājām par to futbolu, hokeju, tad viņš tāds pēc regbista, jā, man liekas, ka tas regbijs ir vēl tāds fiziski trakāks sporta veids, jo viņiem ir tur pēc katras spēles, man liekas, ja futbolā jau pēc 2 dienām, 4. dienā spēlē, jā, tur hokejā var pat 2 dienas pēc kārtas spēlēt, tad regbijā tur 5-6 dienas viņi atkopjās pēc spēles. Jā, un tad viņš bija nedaudz īsāks par manīm bija, noteikti viņš bija tur smagāks tāds kakls ar pleciem, tāds tā kā saudzes kopā bija aptuveni, jā, un centra uzbrucējs, un man viņš bija tā kā jāsaz, lai viņš tur negūst vārds, jā, un es kā jau debijas reizē tur cenšos visu to cītīgi darīt, jā, un tad kaut kādu minūti, tur nezinu, 10. vai kur viņš tā brutāli, tā, ka tiesneši neredz, jā, tā paņem un ar kulak man pat degunu iedod, jā, un tā kā sāk tecēt no deguna asins, tad jāiet malā, tur jāapkop, jā, tas deguns ir, un es tā domāju, labi, ja tu gribi šī tāda spēle, tad es arī mēģināšu tāpatās atbildēt, jā, un kas bija tur tāda reāli pēc tās spēles, ko es mācībā, tur tālāk turpinājās tā, kad gāja tās bumbas, tur gaisa dilciņas un tā tālāk, un es spēlēju ļoti agresīvi, tā, ka, viņš dabūja just nepārāk patīkams tos kontakts, jā, un beidzās ar to, kad reāli otrajā puslaikā viņš pat īsti vairs negribēja iet uz tām bumbām, jā, kur tās bija tā kā gaisa bumbas viņa tajā virzienā adresētas, jā. Un tas bija tāds signāls, jā, kad vienalga, cik tu tur iespaidīgs izskaties un cik tu varbūt no sākuma tur agresīvi sāc to savu darbību, jā, kad galvenais ir tas beigās tas raksturs, vai tu tā kā padodies, vai tu tomēr cīnies līdz galam, jā, un pat cik man sanāca, ka tā bija tā pirmā spēle, tad es sapratu, ka, tad jau tur, kas tur, ja jau šitiem te tie Briti Ziemeļīri nav nemaz tādi zvēri, jā, ar kuriem nevar cīnīties, tad no kā tad tur baidīties, jā, un grūti pateikt, kā būtu beidzies, ja mēs būtu spēlējuši mūsdienās, jā, to spēli. Visticamāk, viņam jau būtu noraidījums pēc tās pirmās darbības, jā, ka viņš tur neatklās, bet saka, tiesnesis neredz, jā. Dūri iedeva pa degunu, bet tādi tie laiki bija, un noteikti arī tas pats bija citos sporta veidos, jā, kad bija daudz, ko tagad vairs tā īsti nevar redzēt. Varbūt zemāk līmeņi tur spēlēs arī vēl šī tāda gājiena tur iet cauri, bet tajā augstākā līmenī to vairs tu neredz, jā, vienkārši, tur ir nedaudz savādāks tas līmenis, bet gan jau, ka tās attiecības vēl joprojām tādas var novērot. Bet princips jau var paliekt tas pats, vai tu tur padodies tur uzreiz, nobīsties, jā vai nē, jo tas arī ir faktiski, viss kaut kur redzams, kur arī sadzīviskā dzīvē, jā, kāds tev tur tā nekaunīgi uzbrauc augumā, jā, kāds mēģinās tā kā atbildēt, pastāvēt par taisnību, kāds pateiks, ko tu tur liecies mierā, lai viņš tur, jo te ir tā nākamā, ko bieži vien es arī savā darbā ik pa brīdim saku, kad man liekas, kad dzirdēju to Roberts Ķīlis, kas savulaik bija ministrs, jā, viņš teica, ka latviešiem jau ir tā īpatnība, ka viņi tiek audzināti no mammas, nezinu, vecmammas puses, jā, dēliņu, ko tu tur lien tur iekšā, jā, labāk maliņā pasēd, lai tur kaimiņš iet, lai tur tas iet, jā, tev tur nav, un līdz ar to tas ir kā vēsturiski veidojies, jo parasti tie, kas bija tādi aktīvāki, tie tika tur izvesti vai vēl, represijās, kā saka, cietuši, jā, un tad tie, kas tā kā nekur neizlīd, tad viņi tā kā varēja izdzīvot, jā, un līdz ar to, varbūt šitas te mantojums vēl par daļai tas arī ietekmē tieši latviešu tautas daļu, jā, kad tie vīrieši tomēr ir tādi, kā viņi pateikt, tādas saurupāk, jo arī mūsu futbolā, ja tā runā, bieži vien mazotnē var redzēt, ka tie citautieši tie bērni divcīņās ir agresīvāki, jā, un latviešu bērni, tā kā, labi, ko man tik grūst, tā kā es paiešu malā, lai jau tas niknais puika jau paņem to bumbu, jā, lai man neaiztiek labāk, un tā mierīgāk būs, jā. No savas puses tas it kā ir
viens ļauj izdzīvot tādos, varbūt, juku laikos, jā, otrs ir atkal, varbūt atkal pazūd tā kaut kur tā vīrišķība un tā cīņa par to taisnīgumu un tā tālāk. Ka tas tomēr nav godīgi un taisnīgi. Citreiz liekas, ka tev tur kāds tur pagrūž, nomet malā, atņem kaut ko, jā, un tu neko tā kā samierinies ar to. Es zinu, ka it īpaši, teiksim, 90. gados, varbūt arī iepriekš, tie sportistiem, tā spriedze ir diezgan milzīga. Attiecīgi, tas ir ne tikai tāds fiziskais sloks, bet tiešām arī mentālais. Viņus arī tiešām izlasē spēlējot, tā milzīgā atbildība, un nevienmēr tās ir veiksmīgas spēles, kā pārdzīvot arī kaut kādus zaudējumus. Un es esmu dzirdējis, ka daudzi vīri, sportisti, it kā rūpējās par savu veselību, ja? Bet tik un tā ļoti daudz to emocionālo pusi viņi gremdē alkoholā. Varbūt, ka tu esi redzējis arī kaut kādas pārmaiņas šajā ziņā. Ko es esmu redzējis, noteikti, ka daudz mazāk lieto to alkoholu nekā varbūt tajā laikā, kad es augu, jā, jo man tā gribētos domāt, jā, vismaz, jo. Bet es domāju, ka tas ne tikai ir sportistiem, es domāju, vispār tā jaunai paudzē, viņi tomēr nedaudz savādāk aug, jā, un es nezinu, ar ko tas īsti ir saistīts, jā, bet tāds novērojums vienkārši man ir, jā, kad izskatās, ka viņi mazāk tur lieto, jo, godīgi pateikšu, es tā neesmu, labi, man tur lielākoties tie pieaugušajiem, kas man ir puiši, viņiem treniņi ir vakaros, jā, rītos reti, kad ir, tad, tur jau varētu arī justi pārmērīgi tā alkohola lietošana ir bijusi, jā, un es nezinu, kas ar to ir saistīts. Varbūt tas veselīgais dzīvesveids tiek diezgan kultivēts, jā, ka tur vairāk noteikti, ka cilvēki individuāli iet kaut kur skriet. Agrāks grupās tur spēlēja pagalmos bērni, jā, un varbūt kaut ko arī tur tādi jau jaunieši, vecāki, varbūt arī kaut ko gāja tur volejbolu, tur pludmalē uzspēlēt un tā tālāk. Tagad tas varbūt ir mazāk, bet vairāk tur individuāli kāds tur skrien pa mežu, kāds varbūt arī riteņi brauc, jā, pilnīgi noteikti daudz vairāk tie cilvēki to nodarbojas, ir sevišķi jaunā paudze, man tā šķiet. Redz, tas jautājums jau īstenībā ir par to, kā viņi tiek galā ar to stresu, spriedzi un to mentālo noslogojumu, jo mūsdienās jaunieši tiešām, man liekas, mazāk patērē alkoholu, kas ir ļoti apsveicami, bet tās metodas mainās. Attiecīgi, ka tur ir vairāk kādas tabletes vai pīpēšanas vai vēl sazin kas. Un, ko varbūt netik ļoti labi jūt, jā, varbūt izelpā, varbūt tā kā uzvedībā mana. Un, ko es esmu piefiksējis, varbūt, kad tad viņi tā kā apraudās, jā, tie jaunie spēlētāji, tā kā iziet tādas emocijas, kas varbūt manā laikā likās, ka, ja kaut kur apraudājās, tad tas bija pavisam mazi tie puiši, jā, vai varbūt tur tā, kad neviens neredz, jā, tad tagad gadās tā, ka pilnīgi, kaut kā viņi tur aiziet projām un vienkārši izraudās, pēc tam atkal viņiem tur vajadzētu tā kā izrunāt tās lietas, jā, bet tā agrāk tā vispār neizskatījās, ka tā varētu būt. Agrāk bija varbūt, ja tev tur kaut ko atņēma tur mazam bērnam, jā, tad viņš tur sāk raudāt, ka kaut kādu mantu tur pazaudējis vai ko, bet tagad gadās, ka tieši par kaut kādām darbībām, ka viņam kaut kas nesanāk, jā, un viņš pārdzīvo un tādā veidā viņi tā kā valk uz tām asarām, jā, kad iespējams, ka tas viņam psiholoģiski ir grūti un tā tās lietas varbūt tagad vairāk sanāk un grūti pateikt, kas notiek, tā ka viņi paliek vienatnē ar sevi un nav jā, kur kā saka, izlādēt to uzkrāt to emocionālo spriedzi, kas ir sporta spēle laikā sakrājušās, vai varbūt pat spēles laikā, treniņu laikā, vai treneris spiedienu, jo bieži vien treneri arī spiež kaut kādu rezultātu sasniegt, jā, un tas arī liek to
psihoemocionālo noslogojumu, jā, bet jā, tas ir tāds, kā saka, grūts jautājums, jo psiholoģiskai pārliecībai par saviem spēkiem arī jābūt, jo ir tie 4 pamatprincipi, kas sportā ir tur tehnika, taktika, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā sagatavotība, tad ja visi pārējie tev daudz maz būs vienādi, bet izies uz laukumu viens, kas ir pārliecināts par sevi, otrs nevisai, tas skaidrs, ka uzvarēs tas, kas ir pārliecināts par sevi. Un šis man arī atgādināja, ka viens ir spiediens no treneriem, spiediens no vecākiem, manuprāt, arī ir ļoti liels. Ļoti liels tagad, jo citi jau liek tādu, ka tā kā bez mazai jau savu visu likmi liek uz to, ceļš varbūt citos sporta veidos, jā, tur hokejā es dzirdējis, ka jau bez mazai tur māju ieķīlāsim, sūtīsim uz Ameriku vai uz Kanādu, tur spēlēt, pēc tam visu atpelnīs atpakaļ, jā, puisis. Un sportā tomēr ir tā, ka mēs gadīties arī traumas, un ne jau katram ir dots sasniegt to augstāko līmeni, jā, tur viss kaut kas ir vajadzīgs, tur gan tas ir lietas, ko tu vari uztrenēt, man liekas, kad ir arī lietas, kuras ir ļoti grūti panākams, tas ir tās ātruma īpašības, ātrās muskuļu šūnas un arī tā domāšanas ātrums, ko tu nevari uztrenēt, kā saka, atrauti tu tikai nonākot tādā vidē, kur tā domāšana ir ātrāk, tu pats vari ātrāk domāt, jā. Un tajā vidē nonākt arī nav tik viegli, tad tur jāiet pakāpeniski, kāds varbūt to ātrāk apgūst, kādam tas ir ilgāk. Tas, ko tu sacīji par to, ka, puišiem, kad kaut kas tur galīgi neizdodas, viņi drīzāk aiziet kaut kur malā un izraudās, kas iepriekš nav tā kā iepriekš kaut ko tādu nevarēja pat iedomāties vīri. Turpretī droši vien, ka tajā brīdī viņi drīzāk kaut kādu savu pārdzīvojumu labāk aizgāja nopirkt aliņu vai 2 un tad tur viņu atstāja vai noslāpēja. Varētu būt, ka tā bija agrāk populārāks. Tas, kā es to redzu, ka tas varbūt nav tas pats neviselīgākais veids, kā izlādēt to savu spriedzi vai, nezinu, tā droši vien ir kaut kāda arī vainas apziņa, kauns un tam līdzīgas lietas. Kur tad ieslēdzās tas diezgan lielais spiediens, ar ko sportistiem ir jātiek galā? Un man ļoti, ļoti interesē tavs tomēr kā trenera pieredzējušu sportista viedoklis, kā treneriem, kā vecākiem, kā tiem pieaugušajiem, kuri ir apkārt un kuri ārkārtīgi rūpējās par tiem jauniešiem un par tiem jaunajiem vīriešiem tomēr, kā mums tomēr parūpēties par to, lai viņi ar to savu mentālo pusi un ar to spiedienu arī varētu tikt galā. Tas tāds ļoti sarežģīts jautājums ir, jā, jo reāli, to spiedienu, jā, viņiem kādam jau varbūt to ģimenēs, kā es teicu, tur uzliek jau no pašas mazotnes, jā, un skaidrs, ka tad to vecāku gandrīz vai ir, faktiski ļoti grūti trenerim, kā pedagogam runāt, lai viņš to spiedienu samazina pret to spēlētāju, jā, jo tas ir ļoti, ļoti komplicēts jautājums, jā, kā viņi nedaudz atbrīvot. Jo, ja tu visu laiku esi saspringis tajā spēlē, tu jau arī, tomēr futbols tā ir spēlē, tā nav tā kā tīri tur, nezinu, izskriet tur 100 metrus, jā, vai 400 vai kaut ko citu, tur pats ar sevi tur cīnies, jā. Te tomēr ir arī kaut kādai tai mākslinieciskai jābūt tai pieejai, jā, tur kaut ko piemānīt, tur pretinieku tādam kreativitātei jābūt, jā, un ja tu visu laiku esi tāds saspringis, tu domā tikai par to rezultātu, tad tu vienkārši to spēli centies novienkāršot. Skaidrs, kad ir spēles situācijas, ka varbūt tur pēdējās 5 vai 10 minūtēs to vajag darīt, lai sasniegtu to rezultātu, bet ja tu to izies no pirmās minūtes tādu spēlējot, tad visticamāk tu nevinnēsi, jā, tur vēl viens tāds labs teiciens, ko es esmu dzirdējis, ja tu izēji pirms, ja tavs bailes zaudēt ir lielāks par tavu vēlmu uzvarēt, tu obligāti zaudēs, jā, tāpēc tu izējot uz laukumu, tev jāiet ar primāro domu, ka tu vēlies uzvarēt, jā, nevis baidīties zaudēt, jā, un ja tu izēji, tas zem tā lielā spiediena, varbūt, ka liela daļa vienkārši nonāk, un te viņi domā, ka tikai es nekļūdītos, jā, un tas ir pie šitā te variants, kad bailes zaudēt ir lielāks nekā kaut ko labu izdarīt, jā, kaut ko parādīt, tur gūt vārtus vai apspēlēt pretspēlētāju, jā, un ja tev tās bailes pazaudēt bumbi lielāks, tad tu arī nemaz nemēģinās viņu apspēlēt, jā, un līdz ar to tu nekļūsi par labāku spēlētāju,
Bet, principā, it sevišķi jauniešiem, tur bērniem attīstoties, viņiem vajag mēģināt kļūt labākiem, kaut kur jaunas kļūdīties un, kā saka, izdarīt tos secinājumus, kā es sākumā teicu, lai kļūtu labāks. Jā. Un ja tu novienkāršo, tev no bērnības tas lielais spiediens virsū, tad ir ļoti grūti sasniegt tos rezultātus. Jā. Tur ir tāds gan viens, gan otrs. Tādēļ, principā, visur ir labākais ir tas zelta vidusceļš, kur nedaudz tā kā uzspiež, pēc tam tā kā atlaiž. Jā, un tāpēc varbūt ir tāds, ka citi izauga, kuriem tur paveicās gan ar treneriem, gan ar vecākiem, gan ar to apstākļiem, kādā viņi nonākuši, jā, citiem atkal nepaveicās. Jā, un to jau arī varbūt tā dzīve ir interesanti, kad mēs visi neesam vienādi un katrs savā vidē izaug, jā, pie saviem vecākiem, savā klasē, skolā mācās un reti, kuram sanāk, varbūt tur diviņu brāļiem sanāk kaut kas vairāk kopīgs, jā, nekā parasti ikdienas cilvēkam. Artur, liels paldies tev par sarunu. Un pašā noslēgumā varbūt tev ir kāds novēlējums visiem savu audzēkņu vecākiem vai arī citiem sportistu vecākiem un treneriem. Novēlēt, tas viens ir, ko gribētos, lai vienmēr vecāki jau vienmēr atbalstīs savus bērnus, jā, un lai viņi iedrošina viņus, lai viņi bērni nebaidās sasniegt savus mērķus, lai tos mērķus liek pēc iespējas augstāks, lai mērķis nav par katru varu nosprausts tāds, ka viņš obligāti ir jāsasniedz vienalga ar kādiem līdzekļiem, jo tomēr ir gan cilvēciskums, gan taisnīgums, gan godīgums, un nepārkāpjot tās robežas, jā, kas ir saprāta robežās, iet uz mērķi, jo bezmērķīga dzīve arī kā nav jēgas nekādas no viņas, jā, bet arī tam mērķim jābūt ne tādam, kad viņš ir tik, ja tās mērķis netiks izpildīts, tad viss man dzīve ir bezjēdzīga, jā, bet mērķim jābūt uz ko tiekties un jācenšas veselīgā vidē attīstīt savus prasmes, spējas, sadarboties ar līdzcilvēkiem, nedarīt viņiem pāri un virzīties kopumā uz labāku dzīvi, lai visiem būtu gan pašam, gan kaimiņam, gan draugiem, gan vecākiem, gan arī tiem, kas varbūt tur dzīvot pretējā mājā vai pretējā okeāna krastā, jā, lai visiem tā dzīve būtu labāka un mazāk pēc iespējas viens otram darīt ļaunu. Liels paldies tev! Paldies par sarunu.